Ieviešot eiro 99. gadā, tas maksāja $1,18. Jau 2000. gada oktobrī jaunā valūta sasniedza zemāko punktu. Eiro maksāja tikai $0,83. Kopš tā laika eiro cena cēlās, pirms 2 gadiem sasniedzot pat $1,6, un raugoties no tādiem augstumiem, pašreizējais kritums ir iespaidīgs. Šogad 1 eiro zaudējuši 14% vērtības, un pat labāk tā cena svārstās ap $1,24. Taču neskatoties uz to, kā ar mēdīju palīdzību sacelt ažiotāžu, kas pareģo otro krīzes vilni Eiropā, ekonomisti uzsver, ka bažām nav pamata. Drīzāk jaunas krīzes vēstneši varētu būt Grieķijas vai citu grūtībās nonākušo valstu iespējamie bankroti, taču ne eiro kritums. Tieši pretēji eiro vērtības zaudējums ir ieguvums Eiropas ekonomikai kopumā. Ja kādas valūtas kurs ir zemāks, tad tās valūtas zonas vai valsts ražotājiem ir vieglāk pārdot savas preces ārvalstīs. Viņiem ir lielāka eksporta ienākuma. Ja eksporta ienākumi ir lielāki, tad ekonomika sāk augt vēl straujāk. Tiem, kas pelna no valūtu kursu svārstībām, protams, būtu izdevīgāks vēl lielāks Eiropas valūtas kritums, tādēļ arī nepieciešama panikas uzturēšana. Jo augstāks valūtas kurs, ja vien mēs to varam atļauties, jo bagātāk mēs esam, jo lētāk ir mūsu ceļojumi uz Karību salām, jo vieglāk mēs varam taizemē atpūsties, jo lētāk mēs varam pirkt ķīniešu preces un vairāk viņas nopirkt un tā. Protams, ka valūtas kursam krītoties, visas šīs te ekstras mazinās. Bet cilvēks tomēr jau pirmām kārtām nedzīvo dēļ šo ekstra patēriņu. Es teiktu, ka cilvēkam daudz svarīgāk ir tas, ka viņam ir darba vieta, cilvēkam daudz svarīgāk ir tas, ka viņam ir pastāvīgs ienākums, tas, ka viņš spēj radīt kaut kādas preces vai pakalpojumus, kas ir ilgtspējīgi. Tas ir daudz svarīgāk cilvēkam, un tieši to nodrošina eiro kritums. Palielinoties Eiropas eksporta apjomam, gaidāms arī importa samazinājums. Tas nozīmē, ka eiropieši varētu mazāk patērēt ķīniešu preces, to vietā lietojot savējās un tādējādi veicinot iekšējo patēriņu. Protams, tā sauktajai eiro vārguļošanai ir arī negatīvās puses. Dārgāks kļūst neizbēgamais imports. Īpaši tas attiecas uz energoresursiem un izēvielām. Taču arī šo problēmu iespējams novērst rīkojoties gudri un investējot tehnoloģijās, kas samazina enerģijas patēriņu. Tās tieši ir tehnoloģijas, kurās Eiropa ir stipra, tāpēc, kad Vācija ir ļoti stipra, piemēram, atjaunojamā enerģijā, saules paneļos, Dānija ir ļoti stipra vēja enerģijā, jo dārgāks būs Eiropā enerģijas cenas, jo vairāk tiks investēts šādu veidu rūpniecībā. Protams, ka nav iespējams uz ārvalstīm pārdot vairāk nekā vispār ir vajadzīgs. Tāpēc, palielinoties Eiropas eksportam, varētu samazināties, piemēram, ASV eksporta apjomi. Vai tas neapdraud ASV ekonomisko situāciju, kurai pasliktinoties atkal kā nebeidzamā riņķa dancī ciestu Eiropa? Šobrīd cerams, ka mēs varētu vairāk eksportēt tieši uz Ķīnu. Un tām valstīm, kurām ir vislielākie tirniecības bilances pārpalikumi, Eiropa ir diezgan tādā stabilā stāvoklī. Un no tāda aspekta Eiropa nav galvenais disbalansa avots pasaulē. Ķīna ir. Runājot par Latviju un Latvijas stingro piesaisti eiro, analītiķi atzīst, mūsu ekonomikas ieguvums būs neliels. Pirmkārt, mēs iegūstam ar to, ka mūsu preces kļūs izdevīgāk eksportēt uz Krieviju, bet, diemžēl, mēs Krievijā pārāk daudz nepārdodam. Lielākoties mēs tomēr pārdodam Eirozonas valstīs. Bet uz Eirozonas valstīm savukārt lielas starpības nav, tāpēc, ka, lai arī viss eiro kurs svārstās, mūsu kurs ir fiksēts, līdz ar to mēs nedaudz iegūstam, ne zaudējam. Vienīgais, uz ko mums atliek cerēt, pamazām aktivizējoties Eirozonas ekonomikai kopumā, tas neapšaubām ietekmē arī Latviju, jo, ja palielinās ražošana un iekšējais patēriņš Eiropā, tur būs nepieciešams vēl vairāk mūsu ražojumu.